Novembra sākumā Jaunā teātra institūts latviešu skatītājiem piedāvāja interesantu laikmetīgās skatuves mākslas programmu, kas tapusi sadarbībā ar vīnes producentu apvienību Brut Vaina. Visinteresantākais ir tas, ka šajās izrādēs praktiski netiek izmantotas dekorācijas. Dažu brīdi mākslinieki uz skatuves stāv kaili gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un jebkurā gadījumā runā personīgi par savu dzīvi un savu pieredzi. Bet ar ko tad paši mākslinieki eksperimentē uz skatuves un ārpus tās? Tieši par to šobrīd. New form, wow, they like Inovācijas mūs kustina uz priekšu. Tās palīdz darboties mūsu iztēlē. Mums ir nepieciešams kaut ko mainīt, jo jebkura mākslas forma agrāk vai vēlāk kļūst konvencionāla un reprezentatīva. Tāpēc ar vienu ir jāmeklē jaunas nozīmes un saikne ar pasauli un sabiedrību. Dejas performances duets Oļegs Suļimenko un Aleksandrs Andrijanovs Rīgā izrādīja Made in Russia. Viņu abu dzīves stāsta epizodes, kuras paši mākslinieki ironiski komentē kā savu izlaušanos rietumu mākslas pasaulē un teātra tirgū. To viņi dara ar lieliska humora, dažādu dziesmu, stāstu un dejas stilu starpniecību. Būdams Rīgā, Oļegs Suļimenko vadīja radošo darbnīcu jaunajiem horeogrāfiem un interesantiem Latvijas kultūras akadēmijā. Kā viņi paši saka, gribošiem pēc iespējas vairāk redzēt, dzirdēt, sajust, savostīt un izmēģināt. Viņi ir gatavi dot dejas un kustības eksperimentiem savas jaunās asinis, miesu, lai izzinātu savu ķermeni, savu garu un saprastu, ko paši patiešām vēlas. Šeit mēs varam atļauties būt brīvi, mēs varam atļauties teikt, ko mēs domājam. Un tā, ka mums ir kaut kāda forma, pēc kā mēs ejam, pēc kā mēs mācāmies, bet galvenokārt tieši tas, ka mēs varam būt mēs paši un laist sevi uz skatuves ārā un par to, kas mums šobrīd ir aktuāls. Nu jau ikonizējies jautājums, kas es esmu, no avotu situācijas ironijas līdz jēgai un izzināšanai, līdz kaulam. Man galvenais šobrīd ir iepazīt savu ķermeni, reāli kā tas kustās un kā es tālāk ar to varu operēt. Es to ķermeņa izzināšanu meklēju caur sevis atrašanu. Kas es esmu un kādi ir mani kompleksi, kā es ar viņiem tieku galā, jo tiklīdz tev ir kāds komplekss, manuprāt, tas nāk uzreiz ārā no ķermeņa. Tas ir redzams. Un, jā, man ir svarīgi mēģināt apmānīt sevi vai arī atklāt sevi un tikt no tā visa vaļā, lai būtu brīvs. Nenoliedzot klasisko, izzinot un mācoties arī tradicionālo klasisko deju, ir liela pārliecība par savas izvēles pareizību. Klasiskā deja un klasiskā kaut skatuves mākslas tev ir jāiemācās un ļoti labi jāpārzina, kas kā jādara un ko tu nedrīkst darīt un kā tu drīkst. Un laikmatīgajā tajā dejā vai mākslā dziļāk mācāmies, cik ļoti mēs varam pārkāpt to visu. Tas ir tā kā iešana visu laiku cauri. Un tev ir tā kā nākamās durvis, nākamās durvis, nākamās durvis. Ja agrāk bija tikai viens, kurš tu atver, tu iemācies, ir tā. Un visi runā vienādi. Ir labi zināt, kas ir bijis pirms tam, nu tā, ka tu aptver visu iepriekšējo un to, kas notiek tagad, bet es daudz labāk jūtos šobrīd, tagad šeit, šajā momentā, šajā skolā ar visu laikmetīgo deju un vispārējo. Jā, es vienkārši sev var likt ārā uz visiem 100. Par inovatīvām lietām var padarīt to pašu jau esošo, tikai paskatoties no citas puses vai pamainot minimālas detaļas, jau paliek inovatīvs, jo tas ir tas pats vecais, bet jaunā forma. Dorisa Uliha pēta stereotipus par ķermeni laikmetīgajā performancē. Cik būtisks ir dejotāja izskats dejas izrādes uztverē, vai perfekta ķermeņa neesamība dejotājai norāda uz viņas gara spēku un brīvību, padarot par fascinējošu mākslas performanci personīgās atziņās. Man šķiet, ka tas, kas iet cauri visām izrādēm, ir ideja par to, ka ne perfekts, ne ideāls ķermenis, lieta, kustība var būt perfekta, ideāla. Man perfektu skatos ir tad, ja tas ir godīgi, precīzi, kaislīgi un ar atdevi. Es domāju, ka tam nav nekāda sakara ar ārējo skaistumu, bet ar veidu, kā tu to dari. Cilvēki ir tik dažādi, un teātris par laimi ir tik daudzveidīgs, ka katrs tā piedāvājumā var atrast lietas, kas padara dzīvi pilnāku. Ļoti man patīk, ka mums nāk jaunieši. Acīm redzot, viņi tajā, ko mēs vedam, atrod kaut ko priekš sevis būtisku. Un es ļoti ceru, ka varbūt pateicoties tam arī sāk apmeklēt teātri biežāk un teātris kļūst viņiem svarīga mākslas forma. Galvenais ir tiešām saulēcīgi droši vien nevis piedzīvot vilšanos vienu aiz otras, bet piedzīvot tiešām to pārdzīvojumu teātrī, un tad man liekas, tas arī ir vārti ir vaļā.